tur viņi bija nozīmēti 2 cilvēki, 2 karavīri, 2 strēlnieki, bet viņš jau kā pieredzējis karotājs no Pirmā pasaules kara, viņš ir iedots tiem 2 līdz, lai tomēr tos jaunos drusku tā kā piesaka, pamācīt, un uzdurušies ir uz ložmetēju līgstu. Tā ložmetēja līgsta ir veiksmīgi likvidēta ar viņu spēkiem, ja? Likvidēta kā? Tur ir 2 ložmetējnieki bijuši un ložmetējs. Un viņi 3. Viņi tos 2 ir sagūstījuši, vai ne? Kā gūsteknis. Tomēr nelēmuši pēc atpakaļ kā gūsteknis, vai ne? Un vēl plus ložmetējs. Ložmetējs tajā laikā bija ļoti vērtīga lieta, jo teiksim, mūsu pusē, kas karoja, no tiem ieročiem bija tā kā bija, vai ne? Un tajā brīdī, kad viņi jau mēģināja nākt atpakaļ, uz otru pusi sasēja, savu pusi, ja? Viņš tika ievainots kājā, un viņš vairs tālāk netiek. Un tagad viņš dod komandu vilkt ložmetēju uz to pusi, un viņš ar gūstekņiem paliks te patās, ja gūstekņi sasiet, kur viņam paliks. Diemžēl palīdzība bija jāgaida ilgi 2 dienas un naktis, un pēc tam jau arī ievainoto kāju vairs nevarēja glābt, to nācās amputēt. Augusts atgriezās